Mūsu mākslīgais intelekts jau raksta kodus, atbild uz jautājumiem un veido attēlus. Tagad viena Izraēlas jaunu uzņēmums apgalvo, ka tas var arī izstrādāt sarežģīto digitālo infrastruktūru, kas ir mākslīgā intelekta sistēma pamatā, samazinot darbu, kas agrāk prasīja nedēļas līdz vienai dienai. Lai uzzinātu vairāk, man tagad pievienojas Jonatans Ors, uzņēmuma Autopipe līdzdibinātājs un izpilddirektors. Sveiks, Jonatan, liels paldies, ka šodien pievienojies mums. Ja es pareizi saprotu, jūs patiesībā veidojat mākslīgo intelektu, kas izstrādā mākslīgā intelekta infrastruktūru. Vai varat to paskaidrot? Jā, protams, pirmkārt ir prieks būt šeit un sniegt interviju kanālā i24 News English. Īsi par sevi, es esmu Jonatans, pēc profesijas esmu DevOps inženieris un mākoņu arhitekts, un es esmu līdzdibinātājs un Autopipe izpilddirektors. Tad Autopipe stāsts sākās manas tehnoloģiskās dienesta laikā Izraēlas aizsardzības spēkos. Es dienēju tehnoloģiskajā vienībā izlūkošanas korpusā. Un mums bija daudz projektu, kuros man vajadzēja projektēt un plānot infrastruktūru, lai programmatūra būtu ļoti droša, stabila un optimizēta. Un tas mums prasīja daudz laika, jo bija daudz kļūdu un nepareizu konfigurāciju. Un tajā laikā tas bija tieši ChatGPT revolūcijas laikā. Tāpēc es nolēmu ieviest mākslīgo intelektu, un man radās ideja izveidot Autopipe. Tātad, tieši kā jūs teicāt, Autopipe mēs izstrādājam programmatūras pakalpojumu, kas balstīts uz mākslīgā intelekta aģentiem, kuri spēj automātiski izstrādāt un izvietot mākoņu infrastruktūru. Tātad pēdējo 20 gadu laikā visi koncentrējās uz lietotņu izstrādi, izmantojot mākslīgo intelektu, un koda rakstīšanu ar mākslīgā intelekta palīdzību. Bet vissvarīgākā daļa, proti infrastruktūra, tika gandrīz aizmirsta, un visi koncentrējās tikai uz lietotņu izstrādi. Bet tagad mēs koncentrējamies uz to, lai infrastruktūru izveidotu pareizi, lai lietotnes darbotos nevainojami un droši. Tātad ar to mēs nodarbojamies Autopipe. Tā ir ļoti iniciatīva, tas ir ļoti iniciatīvs pasākums. Mākslīgā intelekta mākoņu infrastruktūras nozare tagad piesaista lielu uzmanību, jo tas ir jaunais, kas būs nākamā lielā lieta, kā mēs Autopipe ticam. Tātad, cik lielā mērā mākslīgais intelekts reāli var aizvietot mākoņu arhitekta darbu? Tātad es gribu, lai tiek izmantots vārds aizvietot. Kā jūs zināt, reāli skatoties, mēs redzam, ka daudzas lielas kompānijas, daudz uzņēmumu, piemēram, Amazon, Microsoft, Oracle, tagad atlaiž daudz darbinieku programmatūras industrijā. Piemēram, Amazon tikko atlaida 16,000 darbinieku programmatūras izstrādes jomā. Un tas viss ir mākslīgā intelekta dēļ. Mākslīgais intelekts maina visu. Un tāds pats lēciens, kādu mēs redzam programmatūras un inženierijas industrijā, mēs redzēsim arī infrastruktūrā, vai tā būtu mākoņu arhitektūra, mākoņu infrastruktūra, inženierija, viss mainīsies mākslīgā intelekta dēļ. Mākslīgais intelekts pilnībā neaizstās šos darbus, bet tas noteikti ietekmēs. Tas noteikti ietekmēs un būtībā padarīs daudzas darbvietas liekas ne tikai programmatūras izstrādē, bet arī mākoņu infrastruktūras jomā. Un mēs to redzam jau tagad. Daudzi uzņēmumi saprot, ka viņiem ir jāpielāgojas un jāizmanto mākslīgais intelekts, lai uzlabotu un optimizētu savu darbplūsmu. Un es ticu, ka jau tikai pāris gadu laikā mākslīgais intelekts aizstās visus mazpieredzējušos arhitektus. Mēs to varam tā nosaukt, lai gan arhitekts nav juniors, bet tas aizstās daudzus iesācējus arhitektus. Un uzņēmumi tagad pieņems darbā ar vien mazāk mākoņu arhitektu. Tātad šo profesiju neaizvietos, bet mēs redzēsim ievērojamu štatu samazināšanu šajā jomā. Tāpēc, kā tādi uzņēmumi kā Autopipe veido mākslīgā intelekta aģentus, kas spēj darīt to pašu. Ne tikai pāris mēnešu vai nedēļu laikā, bet vienas dienas, pāris stundu laikā. Mēs iegūstam pilnībā detalizētu infrastruktūru un esam gatavi to izvietot tikai pāris stundu laikā. Autopipe padara daļu mākslīgā intelekta inženieru liekus. Tāpēc mēs esam ļoti satraukti redzēt, kā tas viss attīstīsies. Tātad liels paldies, Jonatan Ors, Autopipe līdzdibinātājs un izpilddirektors.
Paldies, es to ļoti novērtēju. Un es vienkārši vēlos izteikt pateicību mūsu akceleratoram Genesis Accelerator, kurā esam uzņemti, kā arī La La Land kopienai. Un tagad jūs varat mūs atrast Calculist. Mēs tikko publicējām rakstu par Autopipe. Liels paldies par to. Un esmu priecīgs būt šeit.